Sveicināti kriptomafijā! Šodienas video mēs jums pastāstīsim un parādīsim, kā paaugstināt savas iespējas uzvarēt giveawayā vai airdropos. Šis ir ātrs ieskats ar darbībām, kuras veiksim šajā video. Apsēdies ērtāk, uztais kafiju vai tēju un seko mums līdzi. Sāksim ar proxy. Es izmantoju Proxylane. Cenas ir patīkamas un nav paaugstinātas. Kā antidetect brauzeru es izmantoju Dolphin, bet der arī jebkurš cits. Dolphin ir pieejama bezmaksas versija līdz pat 10 brauzeriem. Un e-pasta iegādēji izmantoju Axe Market. 90% gadījumu, lai piedalītos airdropos, ir nepieciešams izpildīt dažādas uzdevumus, piemēram, kā piesakot Twitterā, nolaikot postus un tam līdzīgi. Tātad, kad esam visā šajās vietnēs uztaisījuši savu profilu, varam ķerties pie lietas. Pirmkārt, būs nepieciešams nopirkt proxy. Kad tas ir izdarīts, ejam uz savu dashboard, atzīmējam savu proxy vai visus proxy un spiežam uz SOX 5. Jums nolādēsies fails ar jūsu proxy datiem. Tie dati būs nepieciešami, lai savienotu ar Dolphin. No proxy jums būtu jānolādē fails ar šādu saturu. Tālāk, ieejam Dolphin Anti un nolādējam Dolphin. Atveram Dolphin, spiežam Create Profile, Name vienalga kāds, Test 1, status arī vienalga, tags arī vienalga. Tālāk izvēlamies Windows, Mac vai Linux. Proxy ievadam to, kas bija tajā failā, un obligāti atzīmējam SOX 5, savādāk nekas nestrādās. Tālāk, kad tas ir izdarīts, spiežam Create. Tātad jums vajadzētu parādīties kaut kam šādam, uzspiežam Start, lai pārbaudītu, vai viss strādā. Tātad, kā jau redzat, viss strādā, Test 1, parasta goglīte. Tālāk, mēs pārbaudīsim mūsu IP, vai patiešām viss strādā. Uzrakstam IP. Vienalga ko. Tātad mūsu IP, lūk, redzams, IP location New York City. Es pats atrodos Latvijā, tā kā, jā, viss strādā. Tātad, kad esam pārbaudījuši, ka mūsu proxy un mūsu Dolphin strādājam, atvieglosim nedaudz mums dzīvi un pievienosim MetaMask extensionu automātiski visām vietnēm, visiem browseriem, kurus mēs atvērsim. Tātad atveram Dolphin, te būs extensions, plusiņš, ievadam, links būs aprakstā. Uzspiežam Create, tā. Tūlīt pārbaudīsim, vai tas strādā. Uzspiežam atkal Start. Kā jau redzat, tas ir tas pats browsers, Test 1. Un MetaMask ir veiksmīgi pievienots. Un tā būs jebkuram profilam, kuru jūs izveidosiet. Tas viss notiks automātiski. Kad esam veikuši visas šīs darbības, mums ir jāizveido Google Sheets vai Excel dokuments, kurā pierakstīsim visus datus par profiliem. Piemērā varat redzēt, kā to daru es. Account name, email, password, proxy. Visi linki uz visām vietnēm būs aprakstā. Ja noskatījies šo video līdz galam, spied like un neaizmirsti abonēt. Gaidīsim jūs nākošajā video.